Latvija kārtējo reizi ir pierādījusi savu vatoso lomu Baltijas reģionā. Skatieties mūsu reportāžu. Pieslēdzamies Latvijai. Valsts svētkiem veltīts pirmais kosmiskais starts Baltijā. Un tā reportāža no Stāmerienes kosmotroma, no kura pēc prīsa startēs kosmiskais kuģis, kurš orbītā nogādās pirmo latviešu kosmonautu. Igaunijas skatītāji, protams, domā, ka tas būs Einārs Repse, bet lidojumu organizē satiksmes ministrija. Protams, pat Igauniem ir skaidrs, ka tas ir Slessers, kurš gan cis. Šoreiz viņš nebūs ne raķete, ne lokomotīve, pat ne V6 sinējs. Dotam vārdu pirmajam latviešu kosmonautam Eināram Slessers. Šobrīd lepnums nāk no iekšā. Man ir idejas, kā sakārtot Latvijas kosmisko nodzaru, lai tā kompensētu tos zaudējumus, ko nes pasts un autoceļi. Un neticiet tiem, kas saka, ka raķešu degviela jau ir nozagta un tās pietikšot tikai lidojumam uz vienu galu. Es noteikti atgriezīšos. Arī kosmosā ir tik daudz, kas sakārtojams. Vēl jautājumi ir? Nav. Paldies par uzmanību. Kas par skatu? Tādas emocijas! Krievu vēstnieks ar grūtībām valda asaras, satiksmes ministriju biedru krupa sajūsmā lauz krēslus, bet velti Einārs pūs atpakaļ. Tādas emocijas!